Tālmēru nepaņēmu no somas. Svilpītas. Aptieciņu jāpieliek. Nu, lūk, mans tornītis vai kur. Aiziesim sāls, līdz izkāpstīsimies. Ir kāds bijis, nav bijis. Nu, grūti pateikt. Nu, pilnīgi jaudzes viņš zālē, tas, nu, tiešām nav. Bet neteiktu, ka te būtu, nu, zvēru stīga vai kur iet. Tāciņā. Pakusis ir, viss labs. Kaut ko varbūt laizīs kāds ir. Grūti pateikt. Šogad pavasarī uzliku tikai jāpēt liekam, kamēr zvēri saprot, kur kas atrodas garšīgs. 70 metri no torņa. Nu, ok, esam tornī. Līdz tam lielajam zāles košķim 100 metri. Līdz tīrumu malai 200 metri. 200 metri. Beigai šāviens, beigi tālu jāšauj. Labi, tās stūris. $250. Beigai tālu. Beigi tālu. Labi, tīruma vidus. Ļautā daļa. O, 150. Skušķies. 200. Bļāt. Bija tāda čīkstēja, tagad čīksta. Nu tā, vispirms es atnāku visu pārmēru. Lai es zinātu apmēram, kur kas atrodas un zinātu, ko darīt. Es parasti atvelku vaļā un atstāju. Tā, kad ieraugu zvērs vai tuvojas kaut kāda situācija, tad es pārlādēju. Es neatstāju ieroci uzlādēt un nodrošināt. Man nepatīk pārāk nedroši atvilts aizslēgs. Jā. Nu, pasauksim labs sākumā.
ja Stirne nāks arī medīšu. Šodien nebūs izvēlīgs. Nācu pēc skaļas, nevis pēc trofijas. Smuks vakars, ideāls smuks vakars. Ļoti skaists. Aiz mugurē arī meži. Šodien medīsim stirnu vai āzi un lapsu vai jenotu. Te jau plēsājus pēc izņēmuma. Pāries jāskatās, kā būs. Ideāls vakars, vēja nav vispār. Tik superīgi. Tikko nomērīju distanci, cik tālu kas atrodas. Ātrumā, lai zinātu. Regulāri te nākus jau zinu, bet ne tāpatās jāpārmērā. Katra zāles kušķis apmēram. Atrodu zāles kušķi. Tas ir tik tālu, un tad es zināšu, ko darīt. Tālākais, ko šaušu līdz maksimas 200 metriem, tālāk nešaušu. Iešu klātumies augšu. Skatīsimies, kā būs. Atliek vien gaidīt tagad. Pats labākais, kas man patiks, ļoti bieži pārbaudījis to, ka stirna no putnu saucieniņiem nemūk prom, viņa ir pilnīgi vienāga. No putna vienāga, bet ja uzpūtīšu šito saķi, uzreiz visi mūk prom. Visi mūk prom. Man tornī parasti stāv arī saules pasta. Saules pasta. Diezgan tāds aromātisks, bet ātri aromāts pasūta. Pie saules laizītavas stabu nosmērēju, kas piesaista papildus vairāk. Cik papildus vairāk, bet dzerums. Jo kāpēc izmēģināju. Strādā vai nestrādā, grūti pateikt, bet ātri lietus, ka uzlīst ātri viņi noskalojas nost viņš. Vairāk paņēmu viņu ar tādu domu, lai svēri ātrāk saprot, kur ir kaut kas garšīgs un foršs. Kas tur iet? Kāds ar kaslēnu iet? Jā, kāds ar kaslēnu. Ļoti tālu. Kāds ar kaslēnu. Tur, pie tā paša meža. Tur tālu. Vai es gribu kāds ar kaslēnu? Baigi negribās jau. Mērķis vairāk jābija āzītis dabūt. Visi vēri ir iznākuši ārā ir. Gatavs. Tepat aiz muguras iznāca. Tas bija ātri.
Ir gatavs. Redzat, veiksmīgs šāviens, tepat 50 metros aiz manis. No kurienes viņš izlīda, nedzirdēju nekā. Skatījos tikai tos rajonus. Tā. Labi, paldies Diana par veiksmīgo medījumu, izdevušos vakaru. Vakars vēl tikai sāksies. Mans āzītis. Nu, pastāst, kādi radziņi. Nekādi diži radziņi nav, galīgi tādi. Mazais āzītis. Tā, ko mēs tev iedosim? Būs atvadām. Krūmi nav, zāle. Nu, piedod. Šito tu neat. Piedod. Lūdzu, tas tev pēdējās atvedas. Nu, paldies, ka tu atnāc pie manis. Nu, ko, jānopušē un... Nu, lūk, medības izdevušās. Nomedījām stenāzīti. Radziņi tādi galīgi nevisai. Tādi galīgi, nu tādi, nu nevisai, neizteiksmīgi nekā. Āzītis arī pats par sevi ļoti maziņš. Nu, divgadnieks, nu šī gada ne, bet nu divgadnieks, bet nu galīgi radziņi neizteiksmīgi. Nu tāds jāņem ārā. Nu, lūdzu. Nu ko, jāizvāk ārā, un pēc tam jau varbūt vēl pasēdēšu uz kādu plēsēju.